Ko mūsu NBS komandieris saka par šo ideju idejiski un praktiski? Eiropas armija sen jau ir bijis jautājums par to topiku, kādu varētu veidot tam līdzīgi. Es gan pats personīgi neredzu atšķirību ar to, kas mums šobrīd jau ir izveidots ar praktiskiem plāniem, praktisku komandu vadības sistēmu, deleģētām vienībām šo plānu arī izpildēja. Ja šie jautājumi veidojot kaut kādu Eiropas komisijā pakļautu, algotu armiju, manuprāt, nebūs tas risinājums, jo katrā ziņā, kas būs lēmējs par to, kur tad armija aizsargās, vai Rīgu, vai tomēr Lisabonu. Nu, to var vienmēr atrisināt tādas lietas par to lemšanu, bet jūs neredzat īsti tās idejas loģiku un skaidrību. Mēs zaudēsim tikai laiku tagad pārveidojot mūsu spēkus uz kaut ko citu, kur nav apakšā konkrētu plānu izveidot, spēju attīstības rīcību. Diskusijā par to, kā tādus spēkus izveidot, mēs tikai zaudēsim laiku un parādīsim atkal savu ievainojamību.